Nu tā, dargie draugi, šodien 6. jūlijs. Kādas domas, kādi plāni? Nu, pirmais jāpaskatās, kas te notiek. Mēs redzam, kad medus rāmīši ir aizvilkti mums ciet. Viss ir aizvākots 100%. Faktiski varētu ņemt medu arī nost. Liepas nu ir noziedējušas un vairāk ienesuma faktiski manos platumgrādos nebūs. Tā kā par vietu nevajadzētu uztraukties. Nekas vairs tāds nezied. Faktiski kas, ko mēs redzam, kad jādomā par medus noņemšanu. Apskatīsimies, kāds šis medus ir. Mazliet pavākosim vaļā. Redzam, nesacukurojies svaigs. Medus, būtībā šis ir tas vasaras otrās puses medus, kad rapsis ir noziedējuši. Tātad skaidri šeit būtu jāņem nost. Un paņemsim vēl vienu rāmīti, interesi pēc. Šī malējie rāmi. Ja malējie jums ir aizvākoti, tad arī vidus jums būs noteikti aizvākots. Redzam, jā, kāds skaists aizvākots rāmis. Šonedēļ neņemsim, bet jaunedēļ sāksim ņemt medu. Apakšām līst īpaša jēga šobrīd nav. Nekas tur tāds nenotiek. Te mēs redzam, mums ir 2 korpusi un magazīna. Medu, kur liet viņām būt šajā augšējā korpusā. Bet es saku, vairāk nebūs ienesuma. Viss manos platumgrādos tā kā ir beidzies. Tā, paskatīsim vēl. Viens nav rādītājs. Šeit ir 2 magazīnas uzliktas, jā. Paskatām, ko mēs šeit redzam. Šī visa ir jaunā magazīna. Visa viņa, redzam, jauni rāmji pilnīgi, jā. Vēl ar lielām naglām pēdējie taisītie. Ko mēs šeit redzēsim, tūlīt apstīsimies. Ko mēs šeit redzam, skatām pēdējo rāmi. Tātad pēdējais rāmis arī tiek vākots ciet, bet vieta vēl mazliet ir. Šeit viss ir aizvākots un šis būs tas droši vien tas liepu medus. Jā. Redzam, pilnīgi viss. Tāds varbūt šajā pusē ir tā kā vairāk bites, varbūt šeit nav. Jā, šeit nav. Šeit pat var kaut ko pavilkt un kaut ko pat ieliet var, jā. Jā, ir patika 3 rāmji. Bet tā kā ienesuma nav, tad nekas šeit arī nenotiek. Un vēl ir otra magazīna, kas noteikti arī ir pilna. Pēc visas spriežot, tā ir jābūt. Jo šeit es esmu noslinkojis un neesmu uzlicis to jauno magazīnu starpā. Starpā. Vajadzēja būtībā viņu šeit likt un šeit pilno veco magazīnu, bet tā. Vēl kādu apskatām. Vēl viens tāds pats princips. Ko mēs darīsim šeit? Skatīsimies, ja šeit ir šķirsiets un māte. Skatīsimies, varbūt, ka te varēs arī saimes uztaisīt jaunas. Paskatīsimies visu. Šeit, redzam, bites augšā ir. Ienesums tad mums ir beidzies. Vākos šeit ciet. Vietiņa ir. Cukuroties nekas šeit necukurojās. Medus apstīsimies, tek vai netek, pakartīsim. Tas arī rādītājs. Redzam, šeit nekas pilnīgi neizpilt, tad viņš ir gatavs. Tā, pastīsim kādu paņems, parādīšu jums aizvākot rāmi atkal, protams. Jā, šāds redzam rāmis, jā.
Medus caurspīdīgs. Ko arī tek ārā. Kaut kas neaprakstāms. Nu, re. Kā tad skaidrs. 3 dienu uzbrukums. Un viss medus noņems. Jāmeklē tāra, kur saliet. Tā. Tagad aptīsim šitos te maziņos. Nu, redzam, viss pilns ar bitēm. Redzam, ka... Nu, tad te kaut kur kopumā... Jāuzpuš. Te kaut kur kopumā varētu būt tonna. Medus uz visu vēl. Tonna laba. Vasaras otrās puses un liepa faktiski, jā. Medus. Ja tas pirmais mums bija pavasara medus, gaišs. Šeit redzat, pat nevar dabūt ārā. Kā piecepts visi. Nu jā, redzam tā pati opera, jā. Šeit vēl sprauga un tur tāds vēl. Nu, Robčik, kur vēl? Patīsim, kas šitajā ir. Putuplasta stropiņš. O! Nu arī. Tieši tas pats. Redzam. Aizvākots. Pacelsim. Pēdējā vēl drusku vieta ir. Vākot ciet. Taisni forši. Pa nedēļu aizvākos vēl vairāk. Būs gan lielāks darbs mums atvākot, bet būs mums vasks atkal, vai ne? Dabūsim atkal tādu kunkulīti vaska, kā vienā iepriekšējā video mēs rādījām. Oi! Nu, Robčik, kuru vēl parādīsim? Šit ir vispār magazīna. Šit nav, tāpēc apstīsim, kas te notiek. Šeit man kaut kas švaks, kaut kas eksperimentāls ir. Šeit mums būtu jāpastās, vai ir dējumi. Ja ir dējumi, tā ir viss kārtībā. Uz šitā vajadzēja būt dējumiem, vai? Redzat? Kas par skaistumu? Nu, klasisks rāmis. Augšā medus. Pēri, viss smuki noperots, centrā vecāki, pa perifēriju jaunāki un olas. Nu skaisti. Nākamgad būs laba saime. Es jau vairs neatceros, kas te kā ir noticis pa lielam. Bet, nu, kā jūs saprotiet, pie apjomiem tas ir pilnīgi nesvarīgi. Šī bija interesanta saime, taisījās man spietot. Patīsimies, ko viņa augšā ir izdarījis. Vā! Tā aprijusi spilvenu. Un, nu, redziet, medusanas. Nu, tā tad faktiski mums ir jāsaka. Ko tas liecina, ka pat saimē patiesībā viss varētu būt labi, ka māte dēja un viss ir kārtībā. Bet tas būtu jāstās apakšā dējumi. Nu un šeit nīkulis atdalens, laikam aiz 5 tas bija. Nu,
kas mums šeit būtu jāskatās. Pareizi, šeit būtu jāpaskatās, ir vai nav mums, kāda slima tauta. Iet dums. Dūmā vairs nav. Nu, apskatīsim šeit. Ko ir darījuši? Jauno ir vilkuši, tas, protams, priecē. Ir kaut kāda interese bijusi strādāt, bet spēka nav, jā? Un šeit mēs redzam perus. Un dējumus redzu. Nu, tātad šeit māte ir un māte strādā. Protams, no šādas saimes mēs nekādu baigo ienesumu negaidīsim. Māte ar tā dēļ kaut kā interesanti, vai tie vecie, tāpēc, ka vecie rāmji vai kā. Bet, nu, šeit tātad būtu jāveic, jāatrod labi forši rāmji, jānomaina. Tas mums izdosies. Un pēc kādām pāris nedēļām, pēc pāris nedēļām būtu jāsāk būtu jāsāk stimulēt, jāaudzē pēri ziemai. Nu, tad šī arī ir viss, šeit saimē arī viss kārtībā. Kas te ir? Te arī nav. Ātri uzmetīsim aci. Tātad atgādināšu, ka šogad bija tā tendence, nu te jābūt visam labi, pasieties, cik daudz bišu, ka šogad bija tā tendence spietot, nežēlīgi spietot. Tas pavasaris tomēr nebija visai labs un tāds klasisks. Es domāju, ka šeit arī māte. Nebija visai labs un klasisks. Saimes ilgi netika izlidoties, dzīvoja saspiestībā, nepaplašinājās, viņas ienesuma nebija, un tas stimulēja spietošanas noskaņu. Un jau māja pirmajos datumos viss gāja kā pa mazo elli. Nu, bet ko darīs? No otras puses es gribētu teikt, pasīsim, ka šeit notiek bites ir. No otras puses redzam, nu, viss kārtībā. Te jautājumu nav, te mātei jābūt visam jānotiek. Pat ir uzauduši tādu interesantu mākslīgo šūnu, ko saimnieks nav nodrošinājis. Un šeit ar tādas mazas ļenskiņas ir. Nu, katrs gads ir unikāls, šis ir ļoti ar medu. Vismaz man bagāts gads, tā kā raudāt noteikti nav par ko. Nu, kaut kā tā. Pastīsim vēl šito plasmasu. Aha! Šitā divas paņemt mājās. Aha! Ļoti labi. Aha! Aha! Šeit jūs redzat, kas ir izdarīts rāmju trūkuma dēļ, bet mēs iesim klāt un ņemsim no citām saimēm normālus rāmjus nost un liksim uz ziemu. Šeit ar visam jābūt ir. Redzat, augšā mums pat ir mēdus atnests un kaut ko varbūt pat ir dējumi. Nu, tā kaut kā. Ja medu ir atnesuši, tad es domāju, ka es nezinu, nejaukšu apakšu vaļā. Lai tur ir, kas tur ir. Bet medu pat ir atnesušas. Nu, nezinu. Šeit vēl iemetam māte. Šeit jābūt divām mātēm. Nu, redzam, cik daudz bišu, redzam, viss ir aizvākots. Jāņem nost, jāsviež ārā un jādala šīs saimes kopā. Pa daļām, lai ir divas. Nu, vēl šeit. Ar bites augšā ir. Nu, redzam, jā, viss pilns, viss ir.
Tagad mēs gribam iztaisīt tādu variantu. Es paņemšu vienai saimei, kurai ir 2 magazīnas. Šeit, piemēram, ir. Kurai 2 magazīnas, vienu magazīnu nost. Un es to magazīnu aizvedīšu uz otru dravas novietni, kur mums ir maza saimīte, kura dzīvo... Te nevar skatīt. Kura dzīvo vienā korpusā, kuri māte pagājušā gada un kura dēļ. Un mēs vienkārši uzliksim, parādīsim, kā mēs savienosim bites, lai šai saimītei būtu lielāks spēks un lai viņi spēcīgāk aizietu ziemā. Tūlīt apskatīs. Aha! Tad šeit būtu jāizdara kas. Tad mums ir uzdevums noņemt bites un aizvest viņas uz citu saimi. Visdrošāk, protams, to darīt caur magazīnu. Jo magazīnā mēs nedrīkstam pārnest ar māti, ja? Tas mums ir nosacījums. Māti mēs pārnest... Smaga. Paņem varbūt šitos nostru. Šitos te, lai es varu izņemt. Māti, ko tad mēs pārnest nedrīkstam. Tā kā šeit ir 2 magazīnas ar vislielāko varbūtību. Praktiski varbūtību 100%. Mātes mums šeit... Māti mēs šeit pārnest nevarēsim. Jo viņa būs vai nu pirmajā magazīnā, kas ir virs pēru telpas. Vai nu pēru telpā. Mēs šeit vienkārši paņemsim darbā bites, lai stiprinātu saimi. Nu tā, ko mēs te redzam? Šite man ir maza saimīte. Ļoti maza saimīte ar dejošu māti. Redzam, viņa grib vilkt. Viņa grib attīstīties, viņa grib vilkt šūnas, bet mums tas uzdevums būtu viņu palaist. Pastiprināt tik tālu, lai viņi smuki ieiet ziemā un pavasarī iznāktu mums normāla saime. Tā, es hopā. Nu, Robert, viss. Sekosim, kas te notiek.